OptiBet hokeja līgā 2 Rīgas komandu duelis. Prizma savā laukumā uzņems Rīgas hokeja skolu. Cīņa par ripu turpinās arī pēc iemtiena. Šeit vēlreiz tāds metiens no šaurāka leņķa. Apfelbaums piespēle metiens savārti 1-0 jau spēles 3. minūtē. Izdots izvirzīties vadībā Prizmai. Haralds Strombergs novērtēja, protams, šo te lielisko piespēli uz tukšiem vārtiem Valtera Apfelbauma izpildījumā. Un Strombergs ar saviem 2. vārtiem šajā sezonā dod vadību Prizmai. 3. sezona Strombergam. Kopš viņš atgriezies mājās 5 gadus, 5 sezonas pavadīja Dānijā. Tur gan aizbrauca nevis spēlēt hokeju, bet gan mācīties. Bet šeit mācās Prizma, kā gūt vārtus, un jau 2-0. Labi izdots pastrādāt vārtu priekšā. Un paturpinot par Rodrigo Strautiņu, tad 20 gadus vecais uzbrucējs pievienojies Prizmai pirms šīs sezonas. Šeit Klūp Millers un 2-1 pretuzbrukums. Metiens un Sīdašs pirmo reizi šajā vakarā glābi savu komandu. Viņam gana laba statistika, 90,7% atvairītu metienu. Vidēji spēlē ielaidis 2,82 ripas. Ja salīdzinām ar Mērfiju, viņam ir virs 6. Līdz ar to priecāsimies par to, kas ir. Gaidīsim labākus laikus, varbūt jau nākamajā sezonā. Tikai Bīriņš izspēle vārtu priekšā un Skrebutens vārtos demonstrē lielisku sniegumu. Pieredzējuši spēlētāji pirmajā maiņā ar Prizmai, gan Brahmanim, gan arī Armandam Bēziņam jau 40 šajā gadā paliks arī 41, bet šo te iztrūkstošo jau ātrumu Markusam Grīnbergam. Vēl gan tur viņam jāpavada vairs tikai 10 sekundes. Ciprus spēlē atpakaļ Brahmanis. Ciprus no šaura leņķa metiens un ripa ir vārtos. Vārti skaitliskajā vairākumā Renārs Ciprus 3-0. Lāznieks skaitliskajā vairākumā. Visnotaļ dziļi pretinieku zonā atrodas aizsargs. Sapērins saņem ripu kreisajā malā. Piespēlē atpakaļ. Kusmin metiens vārti! Skaitliskajā vairākumā precīzs metiens no distances padodas Tomam Kusminam un Rīgas hokeja skola 1 vārts atspēlē. Un ripa lido vārtu augšējā stūrī zem pārlikņa un Toms Kusmins vārtu autors. 2. vārti šajā sezonā, 2. vārti OptiBet hokeja līgas karjerā un uzreiz arī vēl 1 vārti Rīgas hokeja skolai. Maisam gals vaļā. Utnāts. Arī viņam 2. vārti šajā sezonā. Un tagad tieši Artūrs Apfelbaums ar ripu aiz saviem vārtiem. Vēl 10 sekundes mazākumā jāspēlē Prizmai. Apfelbaums no vārtu priekš. Liels moments, atnāks ir ripa un tā ir vārtos. Spēlējot mazākumā izdodas gūt vārtus Prizmai. Vēlreiz Bīriņš vārtu priekšā īstajā laikā, īstajā vietā. Grēks, protams, ar viņu parametriem būtu nedoties uz vārtu priekšu. Vairākums Rīgas hokeja skolai. No zilās līnijas metiens un ripa ir vārtos. Zibenīgi 4 sekundēs izdodas izmantot skaitlisko vairākumu rīdzniekiem. Artūrs Tuteņš met no zilās līnijas. Apsītis dodas uz priekšu. Klīsts Apsītis laukuma stūrī. Tālāk jau ripa pie Utnāna. Viņu atbruņo Ezītis. Piespēl Bēziņam. Bēziņš Brahmanis metiens jautīgi un vārti. Edijs Brahmanis. Skaists vārtu guvums Prizmas kapteinim. Un tas ir viņa 400. punkts Latvijas čempionātā. 2. punkts šajā vakarā. Vārti, rezultatīva piespēle. Cerība, protams, mirst pēdējā, bet te Brahmanis. Met ripu tukšos vārtos Edijs Brahmanis un pieliek punktu šī vakara duelim. Gūst savus 2. vārtus šajā periodā. 6. Prizmai šajā spēlē un
Prizma tiek pie 2 punktiem, pieliek punktu savai 3 zaudējumu sērijai. Līdz ar to šis mačs ir noslēdzies. Prizmai uzvara savā laukumā ar 6-3. Trešais panākums šajā sezonā Ērika Miļona vadītajai komandai.